Labs vakars jūsu mājās, EVTN ētrā ziņas studijā Ģirds Linde. Prieks atgriezties pēc atvaļinājuma un atkal vēstīt par jaunāko Latvijā, pasaulē, gan kristīgās ziņas, gan laicīgās ziņas. Šajā ziņās uzzināsiet par pasaulē bagātākajiem cilvēkiem, par vidējā ātruma radariem un daudz ko citu. Latvijā ceturtdien, rītdien, 12. martā, sāks darboties 6 jauni vidējā ātruma kontroles posmi. Vidējo braukšanas ātrumu sāks kontrolēt uz Vidzemes šosejas no Krasta ielas ieriķos līdz pagriezienam uz Cēsiņu, kā arī posmā no Bērskroka līdz Smiltenes aplim. Tāpat vidējā ātruma kontroles posmi sāks darboties uz Valmieras šosejas no Stalbas līdz Rubenei. Daugavpils šosejā no Dzelmēm līdz Uplejām. Ventspils šosejā starp rotācijas apļiem pie Tukuma, kā arī uz autoceļiem Tīnuži, Koknese, no Tīnužiem līdz Ziediņiem. Šajos posmos iekārtas kontrolēs vidējo braukšanas ātrumu, oktu, tehnisko apskati un ceļu nodokļa samaksu. Žurnāls Forbes ziņo, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa bagātība pieaugusi par 27% līdz 6,5 miljardiem dolāru. Žurnāls vēstīja, ka šī gada bagātnieku sarakstā iekļauti 3428 miljardieri, kas ir visu laiku augstākais līmenis kopš šāda saraksta veidošanas sākšanas 87. gadā. Pasaulē turīgāko cilvēku bagātību kopumā veido 20,1 triljonu dolāru salīdzinājumā ar 16,1 triljonu dolāru pērn, un tas arī ir rekord augsts līmenis. Vērts citēt Bībeli, ka bagātie kļūs bagātākie, bet nabagākie nabagāki. Jeb vienkāršiem vārdiem sakot, pasaules un Dieva dotie resursi pāriet cītīgi un neatlaidīgi šīs pasaules vara no rokās un izslīd no Dieva bērniem visā pasaulē, palenot daudz kur nabadzību un tās radītās ciešanas. Atgriežoties pie datiem, Forbes veidotajā pasaules bagātāko cilvēku sarakstā pirmo vietu 2. gadu pēc kārtas ieņem uzņēmējs Ilons Masks, kura turība sasniegusi 839 miljardus ASV dolāru. 2. vietā ierindojas Google dibinātājs Larrys Page, kur bagātība veido 257 miljardus dolāru. Bet 3. vietā ar 237 miljardiem dolāru atrodas otrs Google dibinātājs Sergejs Brins. Savukārt 4. un 5. pozīcijā ierindojušies attiecīgi ASV interneta tirdzniecības lieluzņēmuma Amazon dibinātājs Jeffs Bezos un sociālo mēdīju uzņēmuma Meta vadītājs Marks Zakerbergs. Mākslīgais intelekts iet ārā no modes, tā varētu teikt, vismaz par ChatGPT. Amerikāņu lietotāji masveidā atsakās no ChatGPT, kad 28. februārī paziņoja par līgumu ar ASV aizsardzības ministriju, atinstalēšanas gadījumu skaits pieauga par 295%. Salīdzinājumam vidējais dienas atinstalēšanas rādītājs no janvāra līdz februārim bija aptuveni 9%. Neapmierinātība atspoguļas arī vērtējumos. Pēdējās dienās ChatGPT saņēma 775% pieaugumu vienas zvaigznes vērtējumā no 5. Strauji pieaugusi interese par konkurentu Claude. Lietotnes, kuras izstrādātāji atteicās piešķirt Pentagonam pilnīgu piekļuvi mākslīgajam intelektam. Šodien ChatGPT veido vairāk nekā 80% no globālā tērzēšanas robotu tirgus. Tā tuvākie konkurenti ir Perplexity un Google Gemini. Ņemot vērā Austrālijas un citu valstu pieredzi, sabiedrība ir atbildīgi jāizvērtē bērnu klātbūtne digitālajā vidē. Un jāapsver iespējas mazināt nekontrolētu interneta lietošanu līdz 15 gadu vecumam, teica veselības ministrs Hosams Abu Meri. Tiks rosināta diskusija valdībā un Saeimā, un tiks rosināts sākt darbu pie normatīvā regulējuma izstrādes, lai ierobežotu bērnu piekļuvi sociālo tīklu platformām un bērniem kaitīgam, nepiemērotam saturam internetā. Līdzīgas iniciatīvas pat labāk tiek apspriestas vairākās citās Eiropas Savienības valstīs. Turpinājumā pāris kristīgās ziņas. Sestdien, 7. martā, pāvests Leons pieņēma audiencē Lietuvas Republikas premjerministri Ingu Runģieni. Sarunu galvenais temats bija pašreizējā situācija pasaulē. Ņemot vērā Lietuvas robežošanās ar Krieviju un ar to saistītos drošības riskus, plaša uzmanība tika pievērsta karam Ukrainā. Abas puses detalizēti apsprieda arī situāciju tuvajos austrumos.
Tomēr par šo vizīti Lietuvā arī raisītas diskusijas. Inga Runģiene nedēļas nogali pavadīja Itālijā kopā ar visu ģimeni, vīru un 2 bērniem. Inga Runģiene uzsvēra, ka ir saņēmusi oficiālu ielūgumu apmeklēt Svēto Tēvu kopā ar visu ģimeni un ka šī ir valsts vizīte. Publiskajā telpā radās jautājumi par to, vai tiešām ir pareizi apmaksāt visas premjerministra ģimenes braucienu no valsts līdzekļiem. Lietuvas Ritas žurnālisti interesējās, cik šis brauciens izmaksāja Lietuvas valstī. Valdības kancelējas pārstāvi norādīja, ka delegācijas izdevumi aviobiļetēm uz Romu, izmitināšanai un ceļojuma apdrošināšana sasniedza līdz 8,000 eiro. Savukārt Viļņā delegācija atgriezās ar Lietuvas gaisa spēku lidmašīnu Spartan. Tā kā šāda iespēja radās, jo lidmašīnas apkalpe vienlaikus atradās misijā Itālijā. Rēķins par šo lidojumu vēl nav saņemts. Cerams, ka nesanāks kā mūsu premjerministram Kariņam. Iepriekš Lietuvas sabiedrībai jautājums radīs premjerministrs komandējums uz 2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu atklāšanu. Ceļā uz Lieldienām esam aicināti piedalīties ikgadējā ekumeniskajā krusta ceļā, kas vedīs cauri Vecrīgas ielām 3. aprīlī. 11:00 no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles. Vecpilsētas ielās būs iespēja dzirdēt svēto rakstu vārdus par Jēzus Kristus ceļu uz Golgātu, kā arī dzirdēt pārdomas un liecības. No 13:30 Doma laukumā slavēšana un aizlūgšanas ar kalpotāju komandām un garīdzniekiem. Pavasaris patiesi ir atnācis un daudzi raušās, kā saka, ārā, lai sportotu, bet ir diskusijas raisījuši jaunie dabas aizsardzības pārvaldes rosinātie likuma grozījumi par to, ka īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās tiks piemērots nodoklis. Šodien aicinājām Latvijas orientēšanās federācijas prezidentu Juri Žilko uz sarunu, lai izskaidrotu, par ko tad ir šī diskusija. Dabas aizsardzības pārvalde virza ministrijā jaunus noteikumus, kas attiecās uz gan dabas aizsardzību, gan arī uz veselīgu dzīvesveidu piekritējiem, tā skaitā orientīristiem, skrējējiem, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Par ko tad iebilst un diskutē orientēšanās federācija šajā jautājumā? Mēs diskutējam par to, ka šie jaunie noteikumi paredz maksu mazskaitlīgiem pasākumiem par sacensību dalībnieku piedalīšanos, skrējēji, velobraucēji, nūjotāji dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldītajās teritorijās. Mēs uzskatām, ka tas atstās negatīvu ietekmi uz tieši mazajiem pasākumiem. Ja šajā otrajā piegājienā, ja tā var teikt, viņi ir ņēmuši vērā sākotnējos iebildumus un pavisam maziem pasākumiem līdz 100 dalībniekiem netiek piemērots, bet tomēr ir palikusi šī gradācija, ka sākot no 100 līdz 200 jau tiek piemērot 200 dalībnieku un vairāk vēl lielāka maksa, un tas, par ko mēs iebilstam, ir šīs maksas atcelšana. 21. gadsimtā Latvijā pasaulē mazkustīgums pieaug, valsts mēģina citiem rīkiem veicināt aktīvo dzīvesveidu, vai šeit nesanāk tā kā pretruna ar šo? Tieši tā, tas ir tas arī, uz ko mēs norādījām, ka faktiski tas ir pretrunā ar valsts pamatnostādēm un visām politikām attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu. Mēs redzam, ka ļoti daudz jaunieši pat neiztur kritērijus dienestām, valsts aizsardzības dienestā. Vispārējais veselības stāvoklis mazkustība ir ļoti slikts. Latvija ieņem vienu no pēdējām pozīcijām šajos rādītājos. Jā, šeit droši vien kāds varbūt, kas nav ieklausījies šodien vai dziļāk lasījis šo tematu, pirmā reakcija man arī bija, kad grib uzlikt šo nodokli gandrīz vai vispār par to, ka tu skrieni un tādā garā, bet šis tomēr attieksies, cik es saprotu, tas 1% vai cik, kas ir tikai īpaši aizsargājums, tur Gaujas Nacionālais parks un tādā garā, vai šādā veidā tomēr netiek no mušas pūst zilonis, jo it kā jau pietiek to Latvijas mežu un teritoriju, kur rīkot gan skrējiens, gan mountain bike brauciens, gan orientēšanos.
kaut kādā mērā varētu arī piekrist tev, taču jāņem vērā, ka šīs teritorijas ir vēsturiski sportistu un aktīvās dabas cienītāji iecienītas teritorijas. Tās ir teritorijas, kur pateicoties šim reliefam, viņas ir pievilcīgas un ļoti arī interesants no tāda sportiskā viedokļa. Un piemērojot, pat ja šis ir tas 1%, jā, kā tiek teikts, piemērojot šai teritorijai šo cenrādu, veidojas zināma negodīga konkurence pret pārējo Latviju. Un Latvijā šajās teritorijās, tā skaitā, piemēram, Gaujas Nacionālajā parkā arī pasaules čempionāts orientēšanās sportā notika, un šogad notiks arī pasaules posms taku skriešanā, tāpēc diezgan svarīgas, kā saka, teritorijas priekš sportistiem. Jā, tieši tā, un ko es vēlos uzsvērt situācijā, ka patiesībā sacensību organizatori, tautas sporta aktīvisti, federācijas atzītās, mēs visi patiesībā šīs teritorijas ar brīvprātīgo palīdzību, ar savu biedru klubu palīdzību patiesībā jau arī palīdzam uzturēt. Gan pirms sacensībām salabot kādu laipu, trepes, nozāģēt, kur atļauj kādu kritušu koku, respektīvi savest šo teritoriju kārtībā. Latvijā beidzot ir iestājies pavasaris, daudzi lien ārā no migām un grib sportot. Kādas ir iespējas nodarboties ar orientēšanos sportu gan tiem, kas jau to dara, kas mūs sagaida jaunajā sezonā, tev kā Latvijas orientēšanās federācijas prezidentam iespēja izstāstīt, gan arī varbūt tiem, kas nezin, kas ir orientēšanās sports un kādas iespējas viņiem ir pamēģināt un izmēģināt savu sādu šo jauko sporta veidu. Visplašākā informācija par visa veida tautas orientēšanās sporta seriāliem ir atrodama mājaslapā lof.lv sadaļā seriāli vai kalendārs. Faktiski katru darba dienas vakaru kādā no Latvijas lielākajiem novadiem pilsētām vai piepilsētām notiek šīs sacensības. Šogad mēs varam iepriecināt ar 22 Latvijas kausa posmiem, 4 stafešu posmiem un vairākām 7 pasaules ranga sacensībām un 7 Latvijas čempionāti dažādās disciplīnās. Kas ir labākais orientēšanās sportā no savas pieredzes? Tas ir prieks, ka tu atrodi kontrolpunktu, un ja tev distancē ir bijuši 10-15 kontrolpunkti, tu iznāc finišējis, tu esi 10-15 mazas uzvaras guvis, un viss tas, kas dienas laikā sakrājas vai pa nedēļu, kāda negācija, tā pazūd kā roka atņemta. Paldies! Lai orientieristiem jauka šī sezona, turpinājumā vēl viena ar sportu saistīta ziņa. Iekšlietu ministrijas atklātajā čempionātā svaras cieņas piešanā guļus uzvarēja valsts policijas komanda. Otro vietu kopvērtējumā ieguva valsts robežsardzes komanda, jeb robežsargi, bet trešo vietu ieguva ugunsdzēsēju komanda. Kopā sacensībās piedalījās 60 dalībnieki no valsts policijas, robežsardzes, valsts ugunsdzēsības un drošības dienesta, valsts policijas koledžas un Rīgas pašvaldības policijas. Noslēgumā par laikapstākļiem. Šodien piedzīvojam siltu pavasara dienu līdz pat 14 grādus siltu. Kopš marta sākuma līdz 10. martam reģistrēts 31 siltuma rekords. Ceturtdien pa laikam līs, naktī gaiss sadzisīs līdz 0,5, bet dienas laikā joprojām teju visā valstī būs temperatūra augstāka par +5. Vissiltākā solās būt sestdiena, kad būs pat 13 līdz 15 grādus silts. Lai jauks un svētīgs vakars jūsu mājās!